Laila, prieks jūs redzēt, un ķersimies klāt, jo šis stāsts arī ārkārtīgi svarīgs, jo tas cieņas jautājums, tas vārds cieņa, manuprāt, katrā rada kādas asociācijas un pārdomas, kas tas vispār ir. Tāpēc droši vien, ka mēs varētu šo sarunu sākt ar tādu jautājumu par to, kas par cieņu, vai ne? Ar ko tad mēs varētu sākt, vispār domājot par vārdu cieņa? Jā, labdien! Mana tēma ir cieņa, tiesības un pienākumi skolas vidē. Un, manuprāt, šī tēma tieši cieņa skolas vidē ir ārkārtīgi saistīta ar konferences virstēmu par kavējumiem un par bērnu izkrišanu no izglītības sistēmas. Un sākot savu uzstāšanos, es gribētu sākt ar cieņas juridisko statusu. Man tas šķiet nozīmīgi, jo mēs tā ikdienā par to neaizdomājamies. Jo Latvijas Republikā augstākā juridiskā spēka dokuments tā ir mūsu Latvijas satversme. Un satversmes ievadā ir teikts, ka Latvija, kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts, balstās uz cilvēku cieņu un brīvību. Tas ir valsts pamatā – cieņa un brīvība. Un es gribu vērst uzmanību, ka te ir vienojuma saiklis pa vidu – cieņu un brīvību. Jo dažkārt tā liekas, vai nu ir cieņa, vai nu ir brīvība. Ja? Bet nē, šīs abas ir vērtības, kuras pastāv vienlīdzīgi, vienotrai blakus. Un Eiropas Savienības pamattiesību hartas 1. pants ir cieņa. 1. pants, kur noteikts cilvēka cieņa ir neaizskarama, tā ir jārespektē un jāaizsargā. Un tikai pēc tam 2. pants ir tiesības uz dzīvību un tālāk seko visas pārējās tiesības. Tā kā cilvēka cieņa ir likta 1. vietā visaugstākā juridiskā spēka dokumentos. Te droši vien jārunā tālāk par to definīciju, vai ne? Kas ir cieņa? Jā. Un vai pēc būtības mēs varam runāt, ka cieņa ir kaut kādi jānopelna? Jā, protams, tad jau liekas, kas ir cilvēka cieņa? Ko mēs ar to saprotam? Cilvēka cieņa. Vai cieņa piemīt tikai tiem, kas ir pelnījuši cieņu, vai cieņa ir ikvienam cilvēkam? Un nē, cieņa, tas ir morāls status, tā ir tāda universāla vērtība, kas piemīt ikvienam cilvēkam tikai tāpēc vien, ka viņš ir cilvēks. Un neatkarīgi no tā, vai cilvēks pats apzinās savu vērtību. Piemēram, bērns jaunākā vecumā vai zīdainis, vai cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem, viņš neapzinās, ka viņam ir cieņa. Bet cieņa viņam piemīt gluži tāpat kā ikvienam, tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Un bērnu tiesību aizsardzības likumā pat ir atsevišķs pants, ka bērnam ir tiesības uz cieņu. Teikts, nedrīkst aizskart bērna cieņu. Bet sabiedrībā valda tāds, diezgan iesakņojies, ir tāds aplams priekšstats, ka jo mazāks ir bērns, jo necienīgāk pret viņu var izturēties. Ir taču novērots, vai ne? Ko tu te stāvi, vai ko tu saproti? Tā kā tāds, bet tā nav cilvēka cieņa piemīt visi. Pieaugušais runā tagad, tas ir dzirdēts ļoti bieži, vai ne? Tieši tā, jā. Pieaugušais runā, vai tās ir pieaugušo darīšanas, nemaisies. Tā kā, bet tā tas nebūtu nav, cilvēka cieņa piemīt visiem, tāpēc, ka viņi ir cilvēki. Un cilvēku pazemojoša izturēšanās pret cieņu ir aizliegta, to arī nosaka satversmes 95. pants. Un pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta neatkarīgi tātad no viņa vecuma, neatkarīgi no viņa uzvedības, neatkarīgi no viņa rakstura un arī neatkarīgi no viņa stāvokļa sabiedrībā vai neatkarīgi no viņa profesijas. Jā, un ja mēs runājam un atgriežamies pie satversmē noteiktā, tad tur arī mēs vēl varam papildināt, vai ne, to sacīto? Jā, un tagad mēs atgriežamies pie satversmē rakstītā, un satversmē rakstīts, ka Latvija kā valsts balstās uz cilvēku cieņu un brīvību. Bet kas tad ir tā Latvija? Latvija tie esam mēs, ik viens, tas ir arī izglītības iestādes, šī Latvija. Un pētījumi un plašsaziņas līdzekļu virsraksti, un šeit ir izvēlēts no sabiedriskā mēdīja virsraksts, tas nav no dzeltenās preses, tas ir no LSM virsraksts.
Tā kā šie virsraksti liecina, ka ir ļoti liela plaisa starp to jābūtību, starp to, kā ir teikts satversmē, un starp to realitāti. Un tā tēma par cieņu ir ļoti aktuāla, par to šaubu nav. Un te trauksmi ceļ visi, un katram ir sava sāpe, un katram tā sāpe ir pamatota. Jo pedagogi ceļ trauksmi par skolēnu visatļautību un arī par vecāku visatļautību. Un, tā kā pie mums tiesības sarga birojā nonāk arī pedagogi arī ceļ trauksmi par saviem kolēģiem un par vadības stilu. Un vecāki ceļ trauksmi par pedagogu attieksmi pret bērniem un par attieksmi pret viņiem pašiem kā vecākiem. Un tagad ir jauna tendence, ka arī vecāki ceļ trauksmi par citu vecāku attieksmi pret viņiem. Tur ir jau tādā līmenī ir aizgājuši šie tādi necieņas izpausmes. Un šie tagad ir Saeimā grozījumi paredzēti izglītības likumā saistībā ar tālmācības ierobežošanu. Un nāk klajā virkne gadījumu, ka tālmācība ir izvēlēta tieši vardarbības skolā dēļ, un arī kavējumi ir saistīti ar vardarbību, ar to, kāda šī vide skolā ir, ka tā nav droša, pieņemoša, atbalstoša, kur ik viens jūtas cienīts kā cilvēks. Ja? Un tā kā tā problēma ir ļoti aktuāla, un skolas vidē ir jābūt balstītai cieņā. Un, tas pamats ir jāstiprina, tas pamats cieņa un brīvība. Un, lai to darītu, katram ir jāapzinās savu vietu šajā sistēmā, un savu pienākumu un savas tiesības. Jā, es domāju, ka tālmācības jautājums droši vien vēl būs pamatīgi uz diskusiju galdiem aprunājot gan par, gan pret. Jā, bet tas ir ļoti satraucoši, ka šobrīd ir tā, ka daļa jau, kā saka, glābjas bēgot. Un labi, ka ir uz tālmācību, kur, kā saka, patvērties, ja? Bet tas var novest arī pie tā, ka ir šie kā bija simtiem kavējumu, jo te ir jāskatās, kāpēc, un tas ir viens no iemesliem. Jā, vēl runājot par cieņas kā vispārīgas vērtības īstenošanas skolas vidē atšķiras, un šeit varbūt, piemēram, ar ko atšķiras tad šīs cieņas izpausmes varbūt, ja mēs šeit varam tā detalizētāk runāt. Jā, jo tā varētu domāt vispārīgi. Cieņa ir tāda vispārīga vērtība, un kāda gan būtu nozīme, vai tā ir skolas vide, vai tā ir jebkura cita vide. Bet tomēr ir atšķirība. Ir atšķirība, jo skolas vide pirmkārt atšķiras ar šo attiecību raksturu, jo te ir tādas, vismaz būtu uzticības attiecībām skolas vidē, uzticības attiecībām starp skolēniem un pedagogiem. Arī būtu jābūt uzticības attiecībām starp vecākiem un pedagogiem. Arī ar attiecību ilglaicīgumu. Ja citur mēs ieejam, iznākam kādā citā iestādē, tad skolā šīs attiecības ir ilgstošas, pat 10 gadu garumā, 12 gadu garumā šīs attiecības ir. Un arī ar attiecību daudzšķautņainību. Un to es attēloju šajā slaidā, šo lielo attiecību daudzšķautņainību. Un, protams, te jāņem vērā ir arī vēl pedagoga īpašā loma sabiedrībā, kam arī es gribētu pieskarties. Bet sāksim ar bērniem. Ja? Sāksim ar bērniem. Un bērni šajā skolas attiecībās bērni ir īpašā statusā. Viņi ir nenobriedušas personības. Un viņi sava tāda brieduma un pieredzes trūkuma dēļ viņi var arī nezināt, kas ir cieņa, jo izpratne par cieņu veidojas no audzināšanas. Un bērniem ir tā uzvedība jāiemāca. Tā nav tāda pašsaprotama, ka cilvēks piedzimst jau ar šo izpratni, tā nav iedzimta īpašība. Un ļoti interesanti, ka izglītības saturā cieņa ir viena no tām vērtībām, kas ir jāiemāca izglītībā, un turklāt tā cieņa kā iemācāmā vērtība caurvīja visas izglītības pakāpes, sākot no pirmsskolas. Un pirmsskolas uzdevums ir vērojot pozitīvus piemērus, ka bērnam veidojas izpratne par to, kas ir cieņa. Caur pozitīvu piemēru vērošanu. Jo, protams, kas tad vislabāk audzina, ja ne piemērs? Ja mēs varam stāstīt visu ko, bet bērni mācās no piemēriem. Tālāk pamatskolā.
Pamatizglītības uzdevums ir stiprināt visaptverošu izpratni par cieņu. Tātad no 1. klases līdz 9. mēs stiprinām izpratni par cieņu, un sasniedzamais rezultāts ir, ka bērns veido un uztur cieņpilnas attiecības ar dažādiem cilvēkiem. Protams, mācās dažādību, principā. Mācās dažādību un mācās cieņu pret dažādo. Un pamatizglītība ir obligāta, ne katrs aizies tālāk uz vidusskolu, bet arī vidusskolā cieņa ir izglītības saturā iekļautā vērtība, un vidusskolas uzdevums savukārt ir attīstīt padziļinātu izpratni par cieņu, un mērķis ir skolēns, kurš ciena sevi un citus. Tā kā būtībā no pirmsskolas līdz vidējās izglītības iegūšanai šim te rezultātam vajadzētu būt cilvēkiem, kas ciena sevi un citus. Un te ir vēl viens aspekts par bērniem. Bērni dažkārt nespēja izturēt emocionālo spriedzi, kas viņiem ir mājās. Piemēram, ja viņi ir iesaistīti vecāku šķiršanās procesā. Tā ir vēl viena ļoti smaga tēma. Un viņi ar savu uzvedību pauž savu emocionālo reakciju uz to, kas notiek mājās, piemēram, vai arī viņiem ir konflikti attiecībās ar vienaudžiem. Ka bērns būtībā ar to savu uzvedību, varbūt necienīgu attieksmi pret pedagogu vai necienīgu attieksmi kādā situācijā, viņš būtībā sauc pēc palīdzības. Principā kļūst neiecietīgi arī pret citiem, bet tas ir tā kā palīdzības sauciens. Jums ir arī kādi piemēri, varbūt, ko jūs varat pastāstīt? Ja? Man ir viens piemērs tāds, kur bērns bija 2. klases bērns, bija skolotājai aizsūtījis tādu rupju īsziņu. Tu esi, kā viņš bija rakstījis, tu esi stulba dumiķe. Tas jau ir tāds 2. klase, jā, rakstiski. Liekas, kas tur notiek? Protams, ka tā ir klaja necieņa pret skolotāju, bet te ir jāpēta tie cēloņi. Kas notiek ar šo bērnu, kāpēc tā ir? Un izrādījās, ka šim bērnam ilgstoši audzināšana ģimenē bija neatbilstoša. Tur bija nemitīgi vecāku konflikti, vecāku strīdi. Viņš tādā vidē ir dzīvojis, un viņš bija apguvis tādu impulsīvu un agresīvu uzvedību. Jo, mēs redzam, bērns mācās no piemēriem, ja viņam mājās ir tikai tāda komunikācija starp vecākiem. Un tā kā viņam nebija nekāda robeža ne pret citiem bērniem, ne pret pieaugušajiem. Un tas ir sauciens pēc palīdzības. Tur nevar teikt, tā nerunā, jā, un viss, bet te ir jāskatās, ko darīt tālāk un jāpalīdz bērnam. Vecāki, ja, šajā schēmā, vecāku loma, vecāki, juridiski pēc likumiem un konvencijām, vecāki ir galvenās personas, kas atbildīgas par bērnu audzināšanu. Tā tas ir. Taču vecāki, un es gribētu pievērst uzmanību, vecāki nav pakļautības attiecībās ar skolu. Viņi ir līdzvērtīgi partneri bērnu audzināšanā, ja vienā līmenī vecāki ar pedagogiem. Un, tā tas būtu jāņem vērā komunikācijā ar vecākiem. Tā kā jāuztver viņi kā sadarbības partneri, veidojot ar viņiem arī cieņpilnas attiecības, uzticības attiecības, jo ir jāsadarbojas bērnu audzināšanā. Bet vecāki ir ļoti dažādi cilvēki, protams, un vieni varbūt klaju tādu necieņu uzskata par normālu komunikāciju, jo tā viņš ir radis sazināties ar cilvēkiem. Citi atkal, jūs noteikti labāk par mani zinat, ir ārkārtīgi jutīgi, un viņi tādu, normālu komunikāciju uztver kā necieņu. Es varu minēšu vienu piemēru. Ka viena māte uzaicināta skolā uz sarunām, uzaicināta skolā konkrētā datumā, konkrētā laikā uz sarunu. Viņa aiziet viena, un tur priekšā klases audzinātājs, sociālais pedagogs, psihologs, direktors vietnieks, pretīm 5 cilvēki. Viņi to uztver par necieņu. Saka, vai man nevajadzēja brīdināt mani, ka tā būs, ja? Atkal rakstīts jau tur, rakstītās normas nav pārkāptas, ja? Vai vajadzēja brīdināt? Iespējams, jā, kas sarunā piedalīsies. Man vēl šī interesants piemērs arī skatoties jūsu dokumentos bija par to soliņu. Par to krēslu, tas bija par tēvu. Par tēvu, jā, jo es pieļauju, ka daudz no mums ir saskārušies, arī ejot, piemēram, pie bērniem uz bērnu dārzu, ka tur jau nav tādu, varbūt izstāstīt, jā. Jā, ja šis bija par māti, tad, lai būtu dzimuma līdzsvars, nākamais par tēvu. Tieši tāda pati situācija. Tēvs uzaicināts skolā uz sarunām šeit.
Nav 5 cilvēku priekšā šeit, kā aicināts, priekšā viena klases audzinātāja, saruna notiek klases telpā, tēvs atkal noteiktā dienā, noteiktā laikā ieiet klasē, skolotāji pats sēž pie savu skolotāju galda, un viņam piedāvā, kā pirmā klasē tie mazie bērnu krēsli, viņam piedāvā apsēdieties, ja? Viņš aizskarts apvainots, viņa par maniņu ir gājis, viņa man liek uz tā mazā bērnu krēsliņa sēdēt, ja? Raksta tiesības sargam par šādu situāciju. Kur, protams, piedāvāšana apsēsties pat par sevi ir pieklājīga rīcība. Ja? Tāda atkal formāla pārkāpuma nav, bet tā, ja zinot, ka tie cilvēki ir tik ļoti jūtīgi, tad plānojot tikšanos, padomājam, ja varbūt arī par tādām lietām sagādājam to otru krēslu atnesam, ja, lai var līdzvērtīgi, kas saka, ar cieņu, lai var izturēties. Vārds sakot, jā, tā kā tā. Te, laikam, tas stāsts par tādu apusējo, vai ne? Jā, piedomāšanu par cieņu. Jā. Par piedomāšanu par cieņu, es gribētu teikt. Un te mēs nonākam līdz pedagogiem. Līdz pedagogiem. Un te droši vien ir, par ko mēs bieži vien domājam. Ar ko tad skolotāja profesija principā atšķirās no citām? Jo tā noteikti atšķirās. Es domāju, šeit klātesošie skolotāji noteikti tam piekritīs. Un vecāki arī. Jā, protams, pedagoga profesija atšķiras no citām un ar vairākiem aspektiem. Pirmkārt, jau pedagogi ir šie morālais kompass un šie vērtību vēstneši pēc savas būtības. Ja, pedagogs. Viņš ir vērtību vēstnesis visiem bērniem, kolēģiem, vecākiem, sabiedrībai. Bet arī pedagoga izpratne par cieņu atšķiras. Varbūt vienkārši nepiedomājam. Ja nepiedomājam par cieņu, jāpiedomā. Piemēram, fizikas skolotājs, viņš ir sagatavojis stundu. Sagatavojis, izplānojis visu, ko viņš darīs. Pēkšņi stunda sāks, viņš uzzina, ka pusklases paņem uz koru mēģinājumu. Tā arī ir necieņa, ja, teiksim, necieņa pret kolēģi, necieņa pret darbu. Un tad vēl Latvijā vispār darba vidē ir izplatīta tāda parādība kā aprunāšana. Un skola nav izņēmums. Ja? Šī aprunāšana, kolēģu aprunāšana, savstarpēji kolēģu aprunāšana ar vecākiem, kas ir pilnīgi nepieņemama, veidojot it kā uzticības attiecības, vai vecāku aprunāšana ar kolēģiem. Varbūt atkal man nāk prātā piemērs, tāds diezgan svaigs piemērs, kura bijusi mātei pirmsskolas izglītības iestādē ar administrāciju, tur saruna par bērnu. Un sācies jau ar to, ka viņi nav varējusi nosaukt konkrētu datumu. Saka, kad jūs bijāt pie speciālista? Viņi saka, neatceros, jāskatās mājās papīros. Viņi saka, saule spīdēja, sniegs sniga. Kā neatceries? Tas viens. Viņi iziet, beidzas tā saruna, viņi iziet ārā, atceras, kaut ko vēl nav pateikusi. Viņi atgriežas tajā atpakaļ, un viens negaidīja, ka viņi atnāks atpakaļ. Un durvis vaļā viņa dzird, ka tur aprunā viņu, izmēda, kā viņi nav varējusi atbildēt. Un viņa teica, saka, vai tas ir normāli aprunāt vecākus šādi te? Un viņai pasaka, tā ir mūsu iekšēja lieta. Uzraksti sūdzību. Un tad citēšu, 101 kļauzu, ja esi uzrakstījusi, uzraksti 101. Ja, arī stāsts par cieņu, bet mēs runājam par sadarbību. Ja, kad, lai būtu kvalitatīvs izglītības process, ir jābūt sadarbībai, cieņai vienam pret otru. Par pedagogiem. Vēl nākamā atšķirība. Pedagogi ir vienīgā profesija, kurai ir uzticēta bērnu audzināšana. Pirmie atbildīgie ir vecāki, otrie ir pedagogi. Viens no pedagogu vispārīgajiem pienākumiem izglītības likumā noteiktajiem ir audzināt krietnus cilvēkus, Latvijas patriotus, ja, kā tur teikts tālāk, ja, audzināšanas pienākums. Bet bērns ir viens, un audzināšanas pienākums ir diviem, gan vecākiem, gan pedagogam. Un te ir jābūt tai vienotībai arī audzināšanā, un to var tikai sadarbojoties šo pienākumu pildīt. Jo nevar, ka viens stāstīs vienas vērtības, otrs otru. Kas bērnam, vai ne, kā viņam veidosies šī te izpratne? Un tā kā arī tā ir pedagoga tāds, atšķirība no citām profesijām, šis te audzināšanas pienākums. Un vēl varbūt, un kas varbūt pedagogiem to situāciju padara sarežģītāku, salīdzinot ar citām profesijām, ka pedagogam ir pienākums lietot pedagoģiskās metodes. Tas ir mutisks aizrādījums, seku
analīze, aicinājums uz pašvērtējumu. Un tāpēc pedagogi ļoti reti izmanto šīs te juridiskās metodas, arī tad, kad būtu pamats tās lietot, un pat, kad būtu varbūt pat nepieciešamība lietot juridiskās metodas, ka tā situācija jau ir sasniegusi tādu kritisko robežu. Pedagogam, protams, ir liela atbildība, un šeit ir jautājums arī par pedagogu tiesībām, protams, ļoti būtisks. Mums gan laiks skrien ātri uz priekšu, bet iziesim cauri vēl īsumā tam, kas mums ir svarīgs. Par pedagogu tiesībām īsumā. Protams, pedagogam ir kā ikvienam darbiniekam tiesības uz drošiem darba apstākļiem, uz veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. Šeit ir kā ikvienam darbiniekam. Un kā ikvienam cilvēkam arī uz savu aizskarto tiesību aizsardzību tiesā, bet pedagogam vēl ir īpašās tiesības, kas salīdzinoši nesen ierakstīts izglītības likumā, un tas būtu jāiedzīvina, jo tās tiesības ir noteikts diezgan vispārīgi. Un ir teikts tā, vardarbības gadījumā saņemt izglītības iestādes vadītāju un dibinātāju atbalstu. No vienas puses ļoti labi, ka tā plaši ierakstīts. Kādu atbalstu? Tādu, kāds nepieciešams. Tā kā meklējiet, izmēģiniet šo normu saņemt vadītāju un dibinātāju. Tas būtu pašvaldības atbalstu. Visdažādāko, es domāju, arī juridisko, iespējams, arī advokātu un tam līdzīgi. Kā mēs, piemēram, varbūt varam arī pārbaudīt, jūs vēl gribētu te kaut ko piebilst pie šī, vai es domāju pajautāt arī par to, kā var pārbaudīt, piemēram, vai es domāju, tā kā mums laiks ļoti skrien, man pašai ļoti patīk šī pārbaudas skēma, es viņu tiešām iesaku katram izmēģināt. Jo, redziet, tā cieņa ir ļoti netverama, kā es saku, vienam liekas ir ar cieņu, citam nav ar cieņu, un kā tā pārbaudīt, es izturos ar cieņu vai neizturos ar cieņu. Un tā pārbaudas schēma ir tāda. To situāciju no attiecībām pedagogs bērns pārcelt vienu līmeni augstāk uz direktors pedagogs. Ja viss kārtībā šādā situācijā, ir ar cieņu viss labi. Un tad paskatāmies, piemēram, šajās attiecībās. Sākšu ar tādu pavisam neitrālu piemēru, kas liekas, kas tur tāds. Piemēram, 1. klasa neatceros, sākuma skola mazmeitiņa. Skolotāja viņai saka, sveika, apaļvaidze. It kā mīlīgi, vai ne? Bet tam bērnam tas nepatika. Bet skolotāja sveika, apaļvaidze. Tagad pārnesam uz šīm attiecībām. Direktors satiks skolotāju no rīta gaitenī. Sveika, apaļvaidze. Varbūt atkarīgs no humora izjūtas, bet pieļauju, ka īsti labi nebūs. Ja? Īsti labi nebūs. Tagad par bērniem kavētājiem, tuvāk konferences tēmai. Kāds skolēns pēc ilgākas, iespējams arī neattaisnotas prombūtnes, viņš atgriežas skolā. Ko sadomāja atnākt? Ja? Nebija nekas interesantāks šodien, ko darīt. Atkal pārnesam uz šīm attiecībām. Ja pedagogs pēc ilgstoša darba nespējas atgriežas skolā, ko sadomāja atnākt šodien? Nebija vairs nekas interesantāks. Ir kārtībā. Un tātad trešais piemērs. Trešais piemērs tāds par skraidīšanu starpbrīdī. Par skraidīšanu starpbrīdī skolotājs liek bērnam 10 reizes pietupties. Citi bērni skatās. Skraidīja. Pārnesam šeit. Piemēram, pedagogs nokavē stundas sākumu. Direktors saka, tagad 10 reizes pietupies. Normāls kardio treniņš, kas tur slikts. Ir pieņemami. Izkustēsies. Tā kā es piedāvāju šo schēmu, pat varbūt tādām saviem, ikdienas tādas situācijas, kā mēs esam varbūt pieraduši komunicēt ar bērniem, ar jauniešiem, pārnesam uz šīm attiecībām, pārbaudām, ja visi priecīgi, viss ir kārtībā, ir ar cieņu. Laila, mums taču jāizdomā, kā mēs to visu varam beigt, jo tematu vēl daudz, un ko runāt vēl daudz. Runāt. Šis ir tāds ļoti spilgts citāts. Mēs gatavojāmies Tiesības sarga birojā vienai diskusijai par to, vai ir tādi cilvēki Latvijā, kas ļaunprātīgi izmanto tiesības.
Viņi noslogo tiesu sistēmu, policiju, prokuratūru, arī mūsu un bāriņtiesu ļaunprātīgi. Un mēs aptaujājam tieši tiesības sargājošās iestādes, vai jūs arī ar tādiem esat satikušies. Es domāju, varbūt mums tikai tāda gadās. Ja? Un šis ir no tiesneses teiktais novērojumi. Tie ir tātad tiesības sargājošo iestāžu dzīvē gūtie novērojumi. Un viņi saka tā, ka pēdējā laikā cilvēkiem vispār nav izpratnes par to, kas ir cieņa, kas ir cilvēktiesības, kas ir pienākumi, kur ir robežas. Cilvēki uzskata, ka ir pasaules centri, ap kuriem viss griežas, un katram darbiniekam ir pienākums uzklausīt nievas, necieņu, rūpības, lamas, neadekvātu rīcību un tā tālāk. Ja? Jā, skola ir sabiedrības spogulis, bet ko es gribu teikt ar šo? Mēs nevaram izmainīt sabiedrību, bet mēs varam mainīt situāciju savā iestādē. Katrs savā iestādē, savā skolā, savā bērndārzā, jebkur tur, kur mēs esam. Un vadības attieksme ir ārkārtīgi svarīga, jo notiek tas, ko vadība pieļauj, un ja ir tāda, izskaudīsim cieņu, pievērsīsim tam uzmanību, uzlabosim, atjaunosim savu ētikas kodeksu, iekļausim tur tās normas, pārunāsim to, ko mēs neliksim pie sienas plakāt. Cilvēku cieņa ir neaizskarama. Domāsim par to, mācīsim bērniem, kas ir cieņa, kā ir ar cieņu izturēties, kā nav ar cieņu izturēties. Darīsim to, ko mēs varam izdarīt savā iestādē, jo, kā mēs skatāmies, nav jābūt tādai tā situācijai, kāda tā ir šobrīd. Ja bērniem no 1,5 gada vecuma līdz vidusskolai ir izglītības saturā jāmāc par cieņu, viņiem šī cieņa ir jāiemāc, jāieaudzina. Nav rezultātā jābūt Latvijā šādai te situācijai. Un, ko sāksim ar sevi? Ja cienīsim sevi, tad cits cienīs mūs. Un ja es cienu, ja ne, tad cits ciena mani. Un tā, sāksim ar mazumiņu, sāksim ar to un domāsim par to. Pievērsīsim tam uzmanību. Tā kā, paldies. Paldies, Laila. Burvīgs stāstījums tiešām. Un piemēri fantastiski. Laila, nemūciet prom. Laila, nemūciet prom. Ir arī jautājums šeit ko kāds no šīs dienas auditorijas vēlas jums uzdot. Vai skolotājiem būtu jābūt kā pirmajam, kurš pamana, ka ar bērnu kaut kas nav kārtībā? Un kādas būtu atbalsta prasmes un zināšanas viņiem nepieciešams? Vai skolotājiem būtu jābūt pirmajam? Skolotājiem būtībā jau pirmsskolas izglītības pedagogam būtu jābūt pirmajam, jo bērni jau skolā nenonāk no ģimenes. Ir pirmsskolas izglītība un lielākā daļa bērni. Tātad būtībā pirmsskolas pedagogam būtu jābūt pirmajam, tā secīgi skatoties. Bet arī skolotājiem, noteikti skolotājiem ir jābūt tam, kurš pamana, kā ar bērnu nav kārtībā. Noteikti. Un te ir kādas atbalsta prasmes, zināšanas nepieciešams. Ziniet, man vienmēr ļoti lielu mulsumu rada tas, ka kādas zināšanas, lai atpazītu. Es nezinu, es pateikšu, ko es gribēju teikt sākumā. Es šeit ļoti mani priekšēt atrasties, jo šī ir mana pirmā augstskola. Es esmu absolvējis Liepāju, un es arī vairāk kā 10 gadus esmu skolā strādājis. Un es domāju, kādas zināšanas vajadzīgas, lai atpazītu, ka bērnam kaut kas nav kārtībā. Tas ir redzams, tas ir no acīm redzami. Vai viņš ir noslēgts, bēdīgs, sēž kapucī, tas taču ir, viņš ar savu uzvedību parāda, ka viņam nav kārtībā. Es nezinu, kādas tur zināšanas, vajag tikai gribēt saskatīt. Iespējams, ka tā arī ir atbilde. Paldies, liels sirsnīgs. Paldies, Lailai.